Esiet sveicināti jaunajā gadā! Arī šogad raidījums par Liepāju un liepājniekiem turpinās rādīt un stāstīt par to, kas notiek Liepājā un kā šie notikumi ietekmēs vai gluži pretēji neietekmēs liepājniekus. Šoreiz raidījumā par 2013. gada infrastruktūras projektiem, Liepājas reģionālās slimnīcas pārbūvi un muzeja rekonstrukciju. Vēl svaigā atmiņā vērienīgie remonta darbi visdažādākās pilsētas vietās, kad neviens iedzīvotājs, bet jo īpaši pilsētas viesi jautāja, vai Liepājā ir kāda iela, kur nekas nav izrakts vai kaut kas netiek darīts. Tiesa bija grūti tādu atrast, un liepājnieki ar izpratni varonīgi pārvarēja grūtības, lai pēc tam būtu labāk. Te gan uzreiz jāsaka, ka 2 no pagājušā gadā sāktiem projektiem vēl turpināsies arī šogad. Turpinās modernizēt ielu apgaismojumu sistēmu, un darbi notiks vairāk centrā nekā mikrorajonos, tāpat turpināsies tramvaja līnijas pagarinājuma izbūve, ko aizkavēja vairāk objektīvi un tehnoloģiski iemesli. Skaidrs gan esot viens, ka šogad nebūvēs mazāk un turpinās sakārtot ielu infrastruktūru. Šis gads izskatās tikpat intensīvs un tikpat aktīvs kā pagājušais gads. Varbūt nebūs neviens tik izteikts un tik redzams un tik dzirdams projekts kā Zirņiela, ja, bet kopumā mazāk izmēru projekti arī ir pietiekami daudz. Faktiski notiksies visos pilsētas rajonos. Tā kā būvniecības sezona atkal būs ļoti aktīva. No jaunajiem projektiem būs arī Zemnieku ielas rekonstrukcija. Visā tās garumā no jaunās Ostmalas līdz pat Brīvības ielai, un tad kopumā veidosies jau pilnīgi noslēgts, ja pareizāk sakot, savienot šī plūsma cauri visai Liepājai, Brīvības ielā, Zemnieku ielā, Parka ielā, attiecīgi Zirņu iela un Ganību iela. Tā kā tas viss būs tāds viens transporta koridors. Tad no jaunajiem projektiem plānojās arī saucamā tranzīta iela programma. Šīs tranzīta ielas programmas ietveros tiks rekonstruēti un sakārtoti 2 posmi, 2 aptvērumos. Viens ir no Ganību iela no Ķemes ielas līdz Klēpēdas ielai un tālāk no Klēpēdas iela līdz pilsētas robežai. Tas viss šis trīsstūris pretī saucamajam pakavam tad tiks atkal rekonstruēts un sakārtots. Ir kāda pat ļoti patīkama ziņa. Beidzot notiks ilgi gaidītā pilsētas galvenā skvēra sakārtošana Lielā ielā un Čakstes laukuma rekonstrukcija. Kā rezultātā pilsēta iegūs 2 jaukas atpūtas vietas. Abi projekti aizkavējās, jo Vides un reģionālās attīstības ministrija noteica, ka Eiropas Savienības finansējums nav izmantojams vides objektu izbūvei, tajā skaitā strūklakām. Beidzot šim jautājumam ir rasts risinājums un darbi tiklīdz atļaus laika apstākļi varēs sākties. Liepājas pilsētas domas deputāti par šo jautājumu lēma, un lēmums bija tāds, ka strūkla, kas Čakstes laukumā būs, līdz ar to laukuma rekonstrukcijas saglabāsies, veidosies visā pilnībā, jo pilnīgi noteikti strūkla ļoti atdzīvina, piešķir ļoti lielu atraktivitāti, ļoti lielu pievilcību tajā vietā. Tā kā atbilde ir tāda, ka Čakstes laukums būs ar visām strūklakām. Gan iedzīvotāji, gan uzņēmēji, bet jo īpaši tie, kas darbojas turisma nozarē, uzsver, ka Liepājai būtu svarīgi palielināt pieejamību. To noteikti veicinās arī Liepājas lidostas rekonstrukcija, kur plānots uzsākt pavasarī. Šogad mēs nenonāksim jau līdz rezultātam, bet iet runa par Liepājas lidostu, kad varētu atvērt satiksmei, bet jebkurā gadījumā darbs notiek aktīvs Liepājas lidostas attīstībā. Šobrīd notiek šī tehniskā projekta izstrāde, tad 1. ceturksnī šai dokumentācijai būtu jābūt gatavai, un projām ir šis grafiks, kad taisīt attiecīgās iepirkuma procedūras, lai varētu izmantot šī gada būvniecības sezonu un jau reāli Liepājas lidostā uzsāktos rekonstrukcijas darbi. Tā kā, ja mēs iezīmējam to perspektīvu, tad Liepājas lidostā gatava uzņemt lidmašīnas varētu būt 14. gadā. Lai arī skaitļi paši par sevi neko neizsaka, tomēr runājot skaitļu valodā, šogad Liepāja apgūst 20 miljonus latu. Vispirms tās tiešām ir darbvietas, kas tiek noturēts, kas tiek veidots. Tas ir fiskālais efekts, no tām veidojās nodokļi gan pašvaldības, gan arī valsts budžetām.
Tās ir veicinātas arī dažādas pakārtotas nozars, gan būvmateriāla ražošana, gan finanšu pakalpojumi. Jā, tāpēc tā ir bijusi visu laiku pilsētas prioritāte, jo uzturot, attīstot, veicinot šos investīciju projektus, mēs tomēr spējam noturēt un pat kaut kādā veidā attīstīt pilsētas ekonomiku. Pagājušā gada maija beigās svinīgi atklāja jauno Liepājas slimnīcas piebūvi, kurā izvietota moderna klientu apkalpošanas daļa, dienas stacionārs un operācijas bloks. Nepagāja ne pāris mēneši un būvdarbi atsākās no jauna. Ne ar uzbūvēto viss bija kārtībā, bet tā ir tikai neliela daļa no slimnīcas un izmantojot Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus, Liepājas reģionālā slimnīca turpina rekonstruēt un modernizēt pārējās telpas. Šobrīd būvnieki realizē projekta 2. un 4. kārtu. 4 mēnešu laikā ir paveikts daudz. Šobrīd ir izbūvētas visas galvenās inženieru komunikācijas, kas ir pagrabā, kur ir no vecām sistēmām pārslēgts viss uz jaunajām sistēmām. Respektīvi, šobrīd mēs nodrošinām jau slimnīcas darbību pa jaunām caurulēm, kuras ir pagrabā. Ir veikta visa demontāža, ir izbūvētas galvenās inženieru tīklu maģistrāles pa stāviem, ir veikts metāla konstrukciju pastiprinājumi, kas ir nepieciešami esošajai ēkai, lai mēs varētu izbūvēt jaunos inženieru komunikāciju kanālus. Iebetonēta grīda jauna. Pašreiz sākam būvēt norobežojošās reģipšas starpsienas. Visi iet pēc saskaņotā grafika. Jaunā intensīvās terapijas nodaļa, jeb reanimācijas nodaļa, atradīsies blakus jaunajam operācijas blokam. Turpat būs arī dzemdību bloks un citas dzīvībai svarīgas nodaļas. Šis svarīgās struktūra vienības atrastos pēc iespējas tuvāk, lai nebūtu izsijāts pa visu slimnīcu. Viņas koncentrēsies galvenokārt šajā 2. stāvā, kurā atradīsies gan šis operāciju bloks, gan tuvu tam ir dienas stacionārs, otrā pusē tad reanimācija būs tuvu klāt, arī dzemdību zāles atradīsies 2. stāvā, nebūs jāvadā no 9. stāva liftiem un arī angiogrāfijas kabinets būs tuvāk, arī nepieciešamā gadījumā jau vajag kaut kāds sarežģījums uz operāciju bloku, tā ka šis no medicīniskās loģistikas viedokļa viss tiks koncentrēts vairāk šīs svarīgās struktūrības vienā vietā pie tā 2. stāva no operāciju bloka, apkārt viņam tiek izvietot šīs svarīgās struktūrvienības. Tāds lūk izskatījās pagrabs, kas šobrīd pārdzīvo visai iespaidīgas pārmaiņas. Ja līdz šim tas praktiski netika izmantots, tad tagad te vienkops atradīsies slimnīcas ārstu, medmāsu un apkalpojušā personāla ģērbtuves. Telpas būs plašas un gaišas un nemaz vairs nelīdzināsies pagrabām tradicionālajā izpratnē. Bija viņš diezgan baiss, esam te daudz kam izgājuši cauri un pēc visa tā, ko mēs būsim izbūvējuši, būs personālam ģērbtuves, kur viņi varēs pēc atbraukšanas uz darbu nomainīt visas savas drēbītes, ieiet dušā, nomazgāties un iet tālāk. Pildīt darba pienākumus. Uzsākt arī projekta 4. kārta, kas paredz rietumu spārnu rekonstrukciju no 3. līdz 12. stāvam. Turpmāk tur atradīsies tipveida stacionārās nodaļas ar 28 gultām. Diemžēl naudas līdzekļi nepietiek, lai rekonstruētu un pārbūvētu arī austrumu spārnu. RBS Skals ir Rīgas būvkompānija, kas veiksmīgi būvēja slimnīcas jauno korpusu projektu 1. kārtā, bet tagad veiksmīgi izbūvēja pārējās kārtas. Ikdienas būvdarbos ir iesaistīti aptuveni 70 cilvēki, kas pārsvarā ir liepainieki. Mēs esam ģenerāli uzņēmēji un specializējamies ar projektu vadīšanu, līdz ar ko mēs arī piesaistam apakšuzņēmējus darbu izpildēji. Šī projektā ir piesaistīti ļoti daudz vietējie Liepājas uzņēmēji. Mēs redzam, ka izbūvētas cauruļu sistēmas, to veids Vega 1. Ļoti apmierināts ar izpildīto pašreiz darbu. Mēs arī redzam, ka starpsienas tiek reģipšu starpsienas šeit būvē arī vietējie Liepājas uzņēmēji. Protams, tik vērienīgi darbi nebūtu iespējami bez Eiropas Savienības struktūra fondu finansējuma. Mēs izmantojam joprojām Eiropas struktūra fondus, kas sniedz šos 85%. Savukārt 5% piešķir valsts un vēl 10% ir pašu līdzfinansējums, ko mēs ceram iegūt no pašvaldības arī.
Kopējās izmaksas sastāda šim projektā ir 9,2 miljoni. Liela summa, kur principā 9 miljoni ir pati būvniecība. Un papildus tam arī ir autoru uzraudzības, būvu uzraudzības izmaksas un tehniskā projekta izstrādes izmaksas. Liepājas reģionālās slimnīcas projekta otrā kārta jānodod līdz šā gada augusta sākumam. Nodaļu rekonstrukcija jāpabeidz līdz gada beigām, bet trešā kārta, kas ietver pēcdzemdību palātas un ambulatoro nodaļu, līdz nākamā gada septembrim. Liepājas muzeja ēka pēc Bečī projekta būvēta no 1900. līdz 1902. gadam koktirgotāja Kacenelsona ģimenes vajadzībām, un līdz šim tik vērienīgus darbus nebija piedzīvojusi. Ja sākotnēji bija viens projekts, kura galvenais mērķis bija energoefektivitāte un paredzēja centrālās muzeja ēkas un palīga ēku fasāžu rekonstrukciju, visu nepieciešamo iekšējo inženieru tīklu renovāciju, ārējo kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, sanitāro mezglu rekonstrukciju un izbūvu, daļēju siltināšanu, logu un duru restaurāciju un virkni citu darbu, tad darba procesā darbi nāca klāt vēl un vēl. Kopā ar Eiropas fondiem un kopā ar pašvaldības papildus piešķīrumiem tas finansējums aptuveni ir 1,3 miljonus latu. Kā viens no redzamākajiem ieguvumiem ir muzeja foajē, kas tagad iegūst pilnīgi citu veidolu. Tur atrodas arī dīvāniņš, kas ir nevis muzeja eksponāts, bet gan inventārs, un uz tā var arī pasēdēt. Liepājas muzejs paliks kā klasisks muzejs, kas galvenokārt rādīs savu vēsturisko ekspozīciju un stāstīs par pilsētas vēsturi. Bet neraugoties uz to, vairākās vietās mums ir izdevies izveidot nelielas interjēra saliņas, lai varētu apjaust un gūt nojausmu tam, kāds tad varēja šīs Kacenelsona nams izskatīties savos pirmsākumos, kad šeit dzīvoja Kacenelsona ģimene 20. gadsimta sākumā. Pagaidām vēl muzeja telpas ir tukšas. Pirmā no pagaidu glabātuves ir atvesta tautas tērpu kolekcija, kas rūpīgi sakārtot vienā no bērniņu telpām un gaida savu ekspozīciju. Pakāpeniski uz muzeju atvedīs arī citas kolekcijas, bet te gan jāsaka, ka jaunas ekspozīcijas vismaz pagaidām muzejā neredzēsim. Mēs gatavojamies Eiropas unikālo kolekciju festivālam, kurš ir plānots no 15. marta līdz 26. maijam, kad šajās ekspozīcijas zālēs parādīsies kolekcionāri privātu kolekcijas. Un pēc 26. maija tad mēs liksim apakaļ vecās ekspozīcijas, kuras bija, jo muzejs ir pieņēmis lēmumu nemodernizēt zālēm ekspozīciju, katru zāli pa vienai. Mēs pagaidīsim nākošo plānošanas periodu, kas varētu būt aptuveni pēc 2 gadiem, lai veidotu šīs ekspozīcijas pēc vienotas vizuālās koncepcijas. Jaunums noteikti būs telpa, kas atgādinās kafejnīcas atmosfēru 20. gadsimta sākumā Liepājā ar autentiskām mēbelēm, kurām gan vēl nepieciešama neliela restaurācija. Pavisam drīz šeit būs arī iespējams nodegustēt kādu kūku. Mēs mēģināsim radīt šajā telpā Bonītas kafejnīcas auru. Protams, ka tādu greznību mēs uzburt nevaram, un tā ir cita ēka ar citiem sienas un griestu gleznojumiem, bet to sajūtu mēs mēģināsim radīt. Savus apmeklētājus gaida arī lielā izstāžu zāle, kur jau no 18. janvāra apmeklētājiem būs skatāma Ulda Pīlēna mākslas darbu privāta kolekcija. Šogad muzejam piešķirtais finansējums no pašvaldības budžeta nodrošina muzeja uzturēšanu, bet vēl būtu nepieciešams rekonstruēt žogu. Ir arī citas vajadzības. Tās ir 2 lietas, uz kuru mēs ļoti ceram cerības sarakstā, ka izdosies atjaunot žogu un arī zelmeņu cepurus uzlikt augšā pēc restaurācijas. Liepājnieki jau šobrīd steidz apskatīt un novērtēt muzeja pārmaiņas, un to var izdarīt vai nu individuāli vai gida pavadībā, kas var pastāstīt daudz interesanti gan par Kacenelsona nama vēsturi, gan pārbūvi. Būvdarbus veids Sijā Vega 1 sadarbībā ar Ventspils uzņēmumu Pilsbūvnieks.